Man drošība laikam asociējas vairāk ar gatavību. Cik mēs katrs esam gatavs kaut kādām krīzes situācijām. Ja pazūd sakari, kur mēs tiekamies. Civila aizsardzība nav tikai plāni, schēmas, tas ir par cilvēku. Daugavpilī uz doto brīdi ir 59 patvērtnes, 50 ir daļēji atbilstošas. Tas lēmums ir doties uz patvērtni, tad Grīvas iedzīvotājiem šī ir vienīgā patvēršanās vieta. Esmu Kārlis Rasis, dzimis Daugavpilī, dzīvoju arī šobrīd Daugavpilī, pabeidzis mācības Daugavpilī, strādāju Daugavpilī un nemirkli par to nenožēloju. Šobrīd esmu pašvaldības izpilddirektora vietnieks un arī Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izpildes sekretārs. Es biju arī skolotājs, gadu 7. Šeit valsts gimnāzijā mācīju bērniem robotiku, kuras ietvaros tad bērni faktiski apguva prasmes būvēt robotiņus, programmēt viņus, vadīt, domāt algoritmiski. Tā kā arī esmu saistīts ar informācijas tehnoloģiju, bet mēs skolā nestrādājam. Man drošība laikam asociējas vairāk ar gatavību. Cik mēs katrs esam gatavs kaut kādām krīzes situācijām. Un man personīgi tas ir plecs, kad es zinu, ka ir plecs, uz kuru var paļauties. Vai tas ir dienests, vai tas ir kolēģis, vai arī vienkārši tūs cilvēks, kurš ikdienā var krīzē palīdzēt un uz kura pleca var paļauties. Civilā aizsardzība būtībā ir ļoti vienkārša lieta. Tas ir pasākumu kopums, kura ietvaros tiek gādāts par cilvēku drošību, par pilsētas drošību un attiecīgi krīzes situācijā tiek palīdzēts. Pašvaldības, teiksim tā, loma un atbildība šajā visā ir diezgan vienkārša. Faktiski mūsu uzdevums ir sapulcēt kopā dienestus, pašvaldības iestādes kopīgām sadarbībām, apsēdināt pie viena galda, lai šķetinātu jautājumus. Faktiski tas ir, teiksim, apdraudējumu gadījumos tādos kā plūdi, ugunsgrēki, tādi kā, teiksim, vētru seku likvidēšana vai arī gatavošanās vētrai. Arī, protams, militārs konflikts, ja tas notiek. Jo īstenībā jau nepietiek ar tiem materiāliem, ko varbūt var iegūt internetā, video vai arī bukleti informācijas, ko izplata dažādi aizsardzības resori un citi dienesti. Princips ir, ka katrai ģimenei, manā skatījumā, ir jābūt tādam savam krīzes rīcības plānam. Ļoti vienkārši, ja pazūd sakari, kur mēs tiekamies, kur ir primārā pulcēšanās vieta, ja tajā nav iespējams pulcēties, satikties, kāda ir alternatīva, kur mēs tiekamies, kas atbild par 72 stundu somu, kas paņem bērnus no dārziņa. Tas ir pamata lietas, kuras es arī ieteiktu katram izrunāt savās ģimenēs. Tu esi daļa no civilās aizsardzības komisijas. Ko nozīmē atbildēt par pilsētas aizsardzību ikdienā? Pirmkārt jau tā ir liela atbildība, jo civila aizsardzība nav tikai plāni, schēmas. Tas ir par cilvēku un par to, kā mēs ik katrs spējam rīkoties krīzes situācijā. Kā pašvaldība sadarbojas ar iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmējiem civilās aizsardzības jomā? Pašvaldības uzdevums manā skatījumā galvenais ir nodrošināt šo sadarbību. Lai iestādes, pašvaldības, dažādas institūcijas, dienesti spētu sadarboties, spētu šķetināt krīzes situācijas. Un mums regulāri notiek dažādi līmeņa apmācības. Ja varbūt publiski kaut kur neizskan informācija par šo, tad nav tā, ka pašvaldība neko nedara. Pašvaldība regulāri mācās. Pēdējās šī gada namēja mācības, kas bija septembris un oktobra pirmās nedēļas. Pašvaldības visas Latvijā tika iesaistītas šajās mācībās. Ne tikai, protams, pašvaldības, arī ļoti daudz valsts institūciju, praktiski visi dienesti, šīs nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji. Un tika saņemti doti praktiski uzdevumi,
Un šis ļoti labi īstenībā parādīja katra lomu šajās krīzēs. Jo ir svarīgi, lai katrs apzinās savas iespējas, savu lomu un spējīgs ātri pieņemt lēmumu un rīkoties, kad tas ir nepieciešams. Par civilo aizsardzības plānu. Faktiski visām pašvaldībām atbilstoši likumam ir jābūt plānam, jeb dokumentam, kurš pasaka dažādus rīcības scenārijus dažādiem apdraudējumiem. Un pašvaldībām tas ir, piemēram, ugunsgrēki, piemēram, stiprs lietus, plūdi, ēku sagruvumi, gāzes vadu avārijas un arī militārs konflikts. Kopš, laikam, 23. gada beigām šajā plānā tika papildināta arī sadaļa, kas ir ar īpaši ierobežotu pieejamību, jeb sadaļa, kā rīkoties militārā vai kara gadījumā. Un būtībā tas ir plāns, kurā ir pašvaldības resursi, pašvaldības atbildīgās personas, kartes, schēmas, rīcības algoritmi un citas lietas. Patvērtnes ir viens no plāna elementiem, viņu adreses, viņu lokācijas, tāpat kā arī pulcēšanās vietas. Tas ir, pašvaldībā ir šo te patvērtņu izveidojusi karti digitālo, mājaslapā Daugavpils LV ar to var iepazīties, ir katrs, mēs arī aicinu to izdarīt. Publiski ar GPS koordinātēm redzamas visas adreses un katrs var izvērtēt sev pieejamāko, tuvāko šo te patvēršanās vietu. Patvērtnes no pulcēšanās vietas atšķirās situācijās, kad pulcēšanās vietu mēs dodamies tad, kad esam saņēmuši kādu dienestu norādījumu, pašvaldības, publikācija ir norādīts, ka tagad mēs ejam pulcēšanās vietā, piemēram, evakuācijas gadījumā būs autobus un iedzīvotājs aizvedīs uz drošu vietu, ja ir apdraudējums kaut kādā teritorijā. Uz patvērtni mēs dodamies tad, kad ir dzirdamas sirēnas, ir informācija no dienestiem par to, ka ir jāmeklē droša patvēršanās vieta. Ja, vienmēr divu sienu princips, varbūt nevienmēr pašam cilvēkam ir jāizvērtē riski, varbūt nevienmēr ir jāskrien uz patvērtni, ja, bet varbūt savā mājvietā ir šāda vieta, kur arī var pietiekami droši apdraudējuma gadījumā rast sev, šo te aizsardzību. Kā mēs vispār varam nokļūt līdz informācijai par patvērtnēm? Viens no veidiem ir atvērt Daugavpils pašvaldības mājaslapu, daugavpils.lv. Mums ir brīnišķīga sadaļa drošība, kurā ir ar civilo aizsardzību saistītā informācija. Šeit ir iespējams apskatīt to pašu 72 stundu bukleta informāciju par pulcēšanās vietām, patvēršanās, arī civilās aizsardzības plāns, publiskā daļa. Un, ja mēs runājam konkrēti par patvēršanās vietām, tad ir izveidota interaktīva karte Daugavpils teritorijā, kur iespējams redzēt visas mūsu patvēršanās vietas. Daugavpilī uz doto brīdi ir 59 patvērtnes, kā ir atzinis Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, tad 9 mums ir pilnībā šobrīd atbilstošas un 50 ir daļēji atbilstošas. Būtībā pašvaldību uzdevums ir šīs patvērtnes pielāgot 3. kategorijas prasībām. Un mēs tā kartē redzam arī, ka, piemēram, otrpus Daugavai Grīvā ir tikai viena patvērtne. Ko tas nozīmē iedzīvotājiem varbūt? Problemātika ir tajā, ka šeit nav pašvaldības piekrītošo nekustamo īpašumu. Viens no nekustamajiem īpašumiem ir komunālā iela 2, kas ir Raiņa skola. Ja? Bijusi, šobrīd tas ir Raiņa muzejs. Un būtībā šis ir privātmāju sektors. Ja? Un arī es varbūt aicinātu izvērtēt šos nepieciešamību doties uz patvērtni. Iespējams, ka iedzīvotājiem pat mājās ievērojot divu sienu principu
ir labākas iespējas patvērties. Bet, ja tas lēmums ir doties uz patversmi, tad Grīvas iedzīvotājiem šī ir vienīgā patveršanās vieta. Ņemot vērā to, ka valsts līmenī šobrīd tiek piedāvāta iespēja sakārtot patvērtnes, teiksim, apgādāt ar nepieciešamajiem resursiem, arī ir pieejams finansējums, bet teiksim, no Daugavpils objektiem lielam skaitam šī finansējuma ir ļoti par mazu. Ja, un ar to finansējuma daļu nebūs iespējams pilnībā izpildīt šīs 3. kategorijas prasības, kas savukārt nozīmē pašvaldības lielu līdzdalības daļu, kas ir liela budžeta jautājums, te ir miljoni, un ir liels jautājums, vai pašvaldība to varēs atļaut. Kādā stāvoklī šobrīd ir patvērtnes? Mēs varam doties un apskatīt. Patvērtnes, jā, ir atvērtas. Tā paša 72 stundu soma. Pagrabstāvs laikam ir labāk kā nekas. Pēc Vugda atzinuma pilnībā atbilstoši patvērtni. Labdien, mēs uz patvērtni. Šī ir realitāte, kādā ir. Bet tas, protams, ir labāk nekā palikt. Uz ielas, jā, tas ir apdraudējums.